Konflikts ir strīds starp diviem cilvēkiem. Konflikts ir tas, kas dzīvē jārisina. Konflikts ir nesaskaņa starp diviem cilvēkiem. Konflikts ir strīdi un kaušanās. Konflikts ir tas, ko dzīvē ir piedzīvojis ik viens. Mēs katrs nākam no dažādām sociālajām vidēm, jo īpaši tas ir vērojams skolās. Greizsirdība, skaudība, netaisnīguma sajūta var izraisīt dažādas reakcijas, sliktas sekmes, apsaukāšanos, dusmas, kas reizēm noved pie konflikta. Kā konfliktus risina pieaugušie? Kā konfliktus risinu es? Arī jauniešiem ir dažādi konfliktu risināšanas paņēmieni. Tie var būt klusa izraudāšanās par netaisnību, varbūt sevis aizsargāšana no apdraudējuma, iesaistot vecākus, bet varbūt arī skaļa domstarpība risināšana, vārdiska vai pat pielietojot dūris. Ir arī gadījumi, kad jaunietis jūtoties nesadzirdēts izdara kaitējumu ne tikai konfliktējošai pusē, bet visai sabiedrībai, pastrādājot krimināli sodāmu darbību. Rezultātā no konflikta, kas sākotnēji netika pamanīts vai netika pienācīgi risināts, cieš sabiedrība, ģimene, bet visvairāk paši jaunieši. Lai no tā izvairītos, jau skolas vecumā jauniešiem jāapgūst konfliktu risināšanas iemaņas. Viens no miermīlīgākajiem konfliktu risināšanas veidiem ir skolu mediācija. Tas ir process, kurā konfliktējošās puses runā, pieaicinot trešo neitrālo pusi – mediātoru. Kā liecina statistika, 75% gadījumu, kad konfliktu risināšanā tiek izmantots mediācijas metodes, abām pusēm izdodas atrisināt konfliktu. Ja parastā konfliktā vienmēr būs uzvarētājs un zaudētājs, tad ar mediācijas palīdzību risinātā konfliktā abas puses paliks ieguvējas. Ko tās ieguvušas? Iespēju izrunāties drošā vidē, izteikt savas jūtas par konfliktu, atbildes, kāpēc konfliktā tiku iesaistīts, bet pats galvenais – sirdsmieru un sajūtu, ka nākotnē šāds konflikts vairs neatkārtosies un puses varēs mierīgi līdzās pastāvēt. Jauniešiem, sadarbojoties ar attīstības aģentūru 5, realizēts projekts par sapratni pret vardarbību, ko atbalstījusi programma Jaunatne darbībā. Projekts tika īstenots no 2011. gada 1. maija līdz 2012. gada 15. aprīlim. Kopējais finansējums – 6447 eiro. Projekta mērķis bija jauniešiem iemācīties risināt konfliktus mierīgā ceļā ar vienaudžu mediātoru starpniecību. Mediātors – tas ir neitrāls konflikta risinātājs, vidutājs. Projekta laikā pašiem jauniešiem bija iespēja kļūt par skolu mediātoriem saviem vienaudžiem. Projektā iesaistījās 8 jaunieši, kuri bija galvenie aktivitāšu realizētāji. Projekta laikā notika dalībnieku savstarpējā tikšanās, apmācības, tika izstrādāti noteikumi skolu mediācijas ieviešanai iesaistītajās skolās, noorganizēta konference, kurā piedalījās gan jaunieši, gan pieaugušie.